Reizināšanas likums ir matemātiskais princips, kas tiek izmantots, lai aprēķinātu kopējo iespējamo iznākumu skaitu, kad ir iespēja izdarīt vienu izvēli katrā no divām vai vairāk kopām. Piemēram, ja jums ir jāveic viena izvēle no pirmās kopas, kas satur 3 iespējas, un viena izvēle no otrās kopas, kas satur 2 iespējas, tad kopējais iespējamo kombināciju skaits ir 3 reiz 2. Mēs turpinām apskatīt kombinatoriku, matemātikas nozari, kas nodarbojas ar objektu grupēšanu un kombinēšanu, un dod iespēju redzēt pilnu bildi. Iedomājies, tu plāno pārsteiguma vakariņas draugiem, kurās būs 2 ēdienu veidi, 2 grupas, galvenais ēdiens un deserts. Tavā ēdienkartē ir 3 galvenie ēdieni un 4 deserti, un tu gribi noskaidrot, vai vakariņu piedāvājums būs gana daudzveidīgs, tad reizinot 3 ar 4, rezultātā sanāk 12 dažādas vakariņu kombinācijas. Šis aprēķins atspoguļo reizināšanas likuma būtību. Kombinējot vairākus neatkarīgus izvēļu kopumus, kopējo iespēju skaitu var aprēķināt reizinot. Bet tu vari pievienot vēl arī 2 dzērienu veidus, un tad kombināciju skaita aprēķins izskatīsies 3 reiz 4 reiz 2, 24 dažādas ēdienu kombinācijas. Šis princips var palīdzēt dažādās situācijās, piemēram, veidojot kombinācijas no dažādiem apģērbiem vai plānojot uzņēmumu piedāvājumu klāstu. Tādā veidā, izmantojot reizināšanas likumu, tu viegli vari aprēķināt, cik daudz unikālu izvēļu ir pieejamas, kombinējot vairākus neatkarīgus variantus. Vispārinot to var izteikt, ja vienas grupas elementus var izvēlēties A veidos, un pēc tam otras grupas elementu var izvēlēties B veidos, tad abu grupu elementu pāri var izvēlēties A reiz B veidos.